Katram cilvēkam taču dzīvē ir kaut kāda mērķi, vai ne? Nu, vismaz kaut kādi. Reizēm spilgtākie mērķi ir tie tuvie, reizēm spilgtākie tālie, nu, dažādi. Un ja cilvēkam īsti nav jēgas, nav mērķa, viņš tā kā apmaldās, pazūd, un viņš vairs nezina, kur iet, ko darīt, kā būt, īsti nav virziena dzīvē. Un Bībele arī apostols Pāvils runā, ka viņam ir mērķis. Viņam ir mērķis, ko viņš grib sasniegt, pēc kā viņš dzenās. Un patiesībā es šodien drusītiņ gribu uzdot jautājumu sev jums, kādi ir tavi mērķi un pēc kā tu dzīvē dzenies. Atzīst cilvēki, neatzīst, visiem ir mērķi, visi pēc kaut kā dzenās, kas no kuram liekas svarīgi. Bet iesākšu es ar tādu raksturvietu, kas it kā, par mērķiem neko nesaka. Filipiešiem 3. nodaļa. Patiesībā es gribu iziet cauri visai nodaļai, un es viņu arī visu izlasīšu, bet vispirms. Jo daudzi dzīvo, par kuriem es jums daudzkārt esmu sacījis, un arī tagad, raudādams saku, ka tie ir Kristus krusta ienaidnieki. Šāds teikums un apgalvojums ir atrodams nodaļā, kur apostols Pāvils, jeb šajā vēstules daļā, kur ir iedalīta 3. nodaļā, kur apostols Pāvils runā par savas dzīves mērķiem. Viņš nošķir cilvēkus, burtiski nošķir un sadala. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā saka, ka nedrīkst nošķirt, visi jāpieņem un tā tālāk. Cilvēks jau, tu viņu vari pieņemt, cik tu viņu gribi, ja viņš iet citā virzienā, jūs vienalga vienā brīdī izšķirsieties. Amen. Jūs vienalga vienā brīdī izšķirsieties, viņš aizies savā virzienā, savā ceļā, tāpēc mērķi ir absolūti noteicoši. Un īpaši kristīgajā ticībā cilvēkiem, kas seko Jēzum Kristum, absolūti noteicoši ir mērķi, kam viņš dzīvo, kas viņam ir svarīgi, kādēļ viņš dara to, ko viņš dara. Un izrādās, ka ir cilvēki, par kuriem daudzkārt esmu sacījis, un arī tagad raudādams saku. Ne ar dusmām, jā, bet ar asarām, ar pārdzīvojumu, ka tie ir Kristus krusta ienaidnieki. Filipiešiem 3. nodaļa lasu jums visu. Jo man ir šur tur jāpiebremzē, bet man jāizlasa visi, lai rastos priekšstats, jo es nedomāju, ka kāds no jums šorīt lasīja Filipiešiem 3. nodaļu. Lai būtu svaigi atmiņā, kā visi zina Filipiešiem 3. nodaļu, šorīt lasījām. Beidzot vēl, mani brāļi, priecājieties iekš tā kunga. Māšals arī drīkst priecāties. Nav aizliegts, varat priecāties. Beidzot vēl, mani brāļi, priecājieties iekš tā kunga. To pašu jums rakstīt man nav par apgrūtinājumu, bet jums ir par stiprinājumu. Sargieties no suņiem, sargieties no ļauniem strādniekiem, sargieties no sagraizīšanas. Jo apgraizīšana esam mēs, kas kalpo Dievam garā, lepojas ar Kristu Jēzu un neuzticas miesai. Lai gan es varētu arī uzticēties miesai, ja kāds cits domā uzticēties miesai, es to varētu vēl vairāk. 8 dienu vecumā apgraizīts, no Izraēla tautas, Benjamīna cilts, ebrejs no ebrejiem, bauslības lietās farizejs. Kad es šo lasu, man liekas interesanti, ka tik daudz cilvēku mēģina vismaz atrast kaut vai 3 piles asiņu, ka viņš no ebrejiem. Pāvils saka, es varētu, bet priekš kam? Savā dedzībā draudzes vajātājs. Taisnībā, ko bauslība paredz, nevainojams. Bet kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ, esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu. Tas nozīmē, es neatgriežos apkārt pie tā, ko es esmu atstājis. Salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis. Un uzskatu to par mēsliem, lai arī Kristu iegūtu. Un atrastos viņā, negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības. Taisnību no Dieva uz ticības pamata, lai atzītu viņu un viņa augšām celšanās spēku un viņa ciešanu sadraudzību. Tā es pielīdzinos viņa nāvei, cerībā sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Nevis, ka es to jau esmu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai es dzenos, lai tos atvērtu. Tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka es pats būtu to satvēris. Bet vienu gan,
Paskatieties uz attieksmi. Es piebremzēšu. Apostols Pāvils saka, es dzenos, lai satvērtu, jo Kristus mani ir satvēris. Nodaļas sākumā ir runāts par to, ka varētu paļauties uz miesu. Tie, kas paļaujās uz miesu, viņi cer, ka viņi satvers Kristu, pateicoties tam, ko viņi ir izdarījuši un sasnieguši reliģiskajā laukā. Ar reliģisko likumu ievērošanu. Pāvils saka, nevis es, bet viņš mani ir satvēris, un tāpēc es viņam dzenos pakaļ. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā. Ļoti grūti ir kontaktēties ar cilvēkiem, kurus satvēruši Kristu. Ļoti viegli ir kontaktēties ar cilvēkiem, kurus Kristus ir satvēris. Āmen. Kam prāts, lai saprot, ko es pateicu? Es dzenos pretim, un visiem jums ir prāts. Neviens nevar attaisnoties, ka nesaprot. Es dzenos pretim mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Visi, kas esam pilnīgi, turēsim tādas domas. Un ja jums kādā lietā ir citas domas, tad arī to Dievs jums atklās. Tikai ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies. Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei un raugieties uz tiem, kas tā dzīvo, ka mēs jums esam par paraugu. Jo daudzi, par kuriem esmu jums daudzkārt esmu sacījis, un arī tagad raudādams saka, ka tie ir Kristus krusta ienaidnieki. Viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders, un kauns viņiem ir gods. Viņu prāts vērsts uz zemes lietām. Mūsu piederība ir debesīs. Šā visa nodaļa pilna ar kontrastiem, pretstatiem. Pareizi, nepareizi, lai zinātu, kā ir pareizi. Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgs savai apskaidrotai miesai ar spēku, kur arī viņš spēj sev pakļaut visas lietas. Amen. Bībelē daudz un dažādi runā par to, kā viens otru izaicināt, strīdaties, tukšu godu meklēdam un visādas citas lietas. Šeit no 1. līdz 6. pantam apostols Pāvils runā par uzticēšanos miesai. Viņš piemina apgraizīšanu ārējo zīmi, ja? Jūs varbūt teiksiet, agri mūsdienās reti, kurš apgraizās, nezinu, nesu sekojis līdzi, man godīgi sakot pilnīgi nesatrauc, kurš grib graizīties, kurš negrib graizīties, katram tur sava izklaide ir atļaujama. Apostols Pāvils gan novēl visiem, kas grib apgraizīties, kas nav no jūdiem, kaut viņi sagraizītos. Nežēlīgs svētību vārds, jā, un ikreiz, kad lasu, es domāju, tas gan stāv par evaņģēliju šķīstību un taisnību. Bet visas šīs lietas, es kaut kur necik sen skatījos, protams, par neticīgiem cilvēkiem, varbūt viņi domā, ka viņi ir ticīgi cilvēki, viņi ir izgatavojuši sev krustiņu. Krustiņš viņiem ir. Dzīve ir bezdievīga. Bet krustiņš ir, ja? Šajā klusajā nedēļā, ja jūs pasakojat drusciņu presē līdz, vesels bars pagānu un atkritēju spriež par to, kā vajadzētu šajā laikā ievērot gavēņa principus. Ja? Viņš atsakās no ēdiena reizēm, bet tajā pašā laikā viņš laiž pa kreisi, pa labi, zog lamājās pārkāp laulību, bet viņš ievēro ārējos principus. Un tas neko neatšķirās no Izraēla vecajā derībā, kur jūs pārkāpāt, jūs neņēmāt vērā, un cilvēks paļaujās uz ārējiem principiem. Es esmu pareizs, jo un viņš sāk saukt ārējās zīmes, kāpēc viņš ir pareizs. Viņš paļaujās uz miesu. Bībele saka, nevar paļauties uz miesu. Miesa un asins mūžīgo dzīvību neiemanto, tu nevari paļauties uz ārējo. Jēzus teica, ka ļaunums nāk nevis no ārējā, bet no iekšējā. Jēzus teica, nevis no apstākļiem nāk laulības pārkāpšana, bet no sirds pilnības. Nevis no apstākļiem nāk melošana, bet no sirds pilnības. Amen. Nevis no apstākļiem nāk zakšana, bet no sirds pilnības. No sirds iziet šādas lietas. Amen. Cilvēks saka, man gadījās. Nē, negadījās. Kārība ieņēmusies, dzemdē grēku, un tu esi aizgājis nepareizi. Un zināt, kad cilvēks aiziet nepareizi, kad kristietība vairs nebalstās Kristū, kurš man ir satvēris, bet ārējā izskatā, ārējā reliģijā, kur es cenšos parādīt pārējiem. Es vakardien biju aizbraucis uz Valdemāru pili. Iznāca tā kā multiplikācijas filmā, tur viens tāds varonis saka, mani lūdza, kamēr es beidzot piekritu. Man arī vienreiz zvana.
Es saku, nē, Edgar, es nebraukšu. Es viņam saku, otrdien dievkalpojums, trešdien dievkalpojums, piekdien, pēc tam sestdien šādu tādu pasākumu, zin kā, un vēl svētdien, un viss, nē. Bēc viņš zvan otrais, aizbrauc pie viņiem, un viņi man prasa. Viņi man prasīja mācīt tur par to, kā večiem jādzīvo ar savām sievām. Debes tēvs kaut kādā veidā man pavēra vaļā prātu, man iznāca 6 punkti, par kuriem es pats biju patīkam pārsteigts, es parasti savus runas aplēšu izmet ārā, es šito atstāju, es domāju, palasīšu noderēs dzīvē, palikšu gudrāks. Es esmu visu smuki norunājis, un viens no viņiem man prasa, viņš saka, nu, ko tu dari, kad tu ar sievu sastrīdies? Jo man izstāstīja tādu joku, un kāds cietējs satiek mācītāju un saka, mācītāji, ko darīt? Ja es sastrīdos ar sievu, no otrs matos ar sievu, ko darīt? Un mācītājs saka, brāl, tu nestrīdies ar viņu. Tad, kad viņi esi sastrīdējies, tu labāk izej ārā un pielūdz Dievu. Pēc ilgāka laika viņš satiekās ar šo cilvēku mācītājs, un mācītājs viņam prasa, nu kā iet, brāli? Viņš saka, lieliski, vairāk gan ārā. Un es viņiem to izstāstīju vakar, un mēs runājam, un viņi man prasa, viņš saka, ko tu dari? Es viņam saku, zini, tad, kad es ar sievu sastrīdos, es zinu, ka jūs neticat, ka tā ir patiesība. Mēs virtuāli sastrīdamies. Nē, nu reizēm, kad es ar sievu sastrīdos, kad viņa man neklausa un es viņai neklausu. Bībelē rakstīts, lai saule jums nenoriet dusmojot. Ja? Un es viņiem tā arī teicu, man reizēm saule noriet dusmojot. Reizēm vairākas saules. Ir bijušas ne tikai vairākas, bet vairākas saules. Bet parasti tojās kas? Svētdiena. Svētdiena ir tā kā Jēzus Kristus otrā atnākšana. Ja tu neesi gatavs, tad ir cauri. Ja? Sestdienas vakars ir pēdējais, ka jāiet grēku nožēlot. Sieva sēž, viņam apliecinās, tā ir taisnība. Viņa pat reizēm atzīšos. Viņa tagad man sarās droši vien par to, ka es tā pateicu. Varbūt nerās šodien lielā piekdiena. Viņa man saka, tu man prasi piedošanu tikai tāpēc, ka tev jāiet runāt svētdien. Es viņai godīgi saku, jā! Zini, kā ir vieglāk? Nopūdarēt degunu, sasmaržoties, uzvilkt reliģisku seju un garīgi pateikt, halleluja, tas kungs ir dzīvs. Bet tā ir ārēja izrādīšanās. Un agri vai vēlu, mans rūgtums, mana nepiedošana, mans kašs ar manu sievu izlīdīs no manis ārā, lai arī cik man būtu ārēji svētulīgs izskats. Un apstulis Pāvils saka, viņš saka, tie, kas uz miesu paļaujās, ir Golgātas Kristus krusta ienaidnieki, jo viņu dēļ tiek zaimots glābējs. Es neticu, ka jūs esat tik svēti, ka jums nav ko nožēlot. Piedodiet, ja kādu apvainoju, es esmu laimīgs, ka apvainoju. Varbūt jūsu apvainošanās vedīs uz grēku nožēlu. Es neticu, bet zinu, kam es ticu? Ka ir cilvēki, kuri ir gatavi pateikt, es nepaļaušos uz ārējo fasādi. Es ļaušu, lai Dievs mani maina, lai arī cik tas ir nežēlīgi man pašam. Un ir cilvēki, kas saka, vieglāk ir nobalsināt sienas. Nekad neticiet tiem, kas saka, ka baltas sienas ir tas, uz ko var paļauties. Sāciet balsināt savu sirdi, jo Jēzus Kristus atnāca pie Golgātas krusta, samaksāja par taviem un par maniem grēkiem. Amen? Amen! Kur tik maz amen? Jūs man neticat, man gan ir taisnība. Mēs šodien baudīsim piemiņas mīlestību. Cik jauki, ka tu nomiri, Jēzus. Zini, kāpēc viņš nomira? Lai man nav jāpaļaujās uz miesu. Lai to grēku, kas ir miesā, viņš pieneglot pie Golgātas krusta. Amen? Bībelē rakstīts, esiet svēti, kā jūsu aicinātājs ir svēts. Pirms tam ir rakstīts visā savā dzīvošanā. Amen? Un ja Jēzus saka, ka tas, kas nāk no sirds, tad nevis apstākļi panāca, ka es paliku dusmīgs, bet mana attieksme panāca, ka es paliku dusmīgs. Amen? Nevis bija veiksmīga situācija. Kāpēc ir tā? Ka, ja ir kaut kas nepiesiets, cits paiet garām un cits paņem. Kur ir atšķirība? Tā manta ir nepiesieta. Un šā kā viņa nebija piesieta.
Nē, 10 pagāja garām un nepaņēma, jo viņiem sirds neļāva zakt. Tu paņēmi viņu nevis tāpēc, ka viņi bija nepiesiet, bet tāpēc, ka tava sirds ir zaglīga. Āmen! 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 Tā ir patiesība. Un apostuls Pāvils saka, viņš saka, ir cilvēki, kas paļaujās uz miesu. Viņš saka, es esmu bērns, kā nokristījies, es esmu baznīcā bijis, es aizpagājuši gadu tas nebija. Kurā gadā tas bija sieva? Jā, 93. gadā bija pie dievgalda piegājis. Un viņam viss ir kārtībā. Un tā, ka jūs viņam sakat, tu Jēzu pazīsti, es vakar devu labdarības dāvanas nabagiem pirms lieldienām. Tu Jēzu, es devu labdarības dāvanas nabagiem. Ēle būs pilna ar cilvēkiem, kas bija filantropi un devu labdarības dāvanas nabagiem. Jo Jēzus svētē nevis baltās sienas, bet tavu sirdi. Amen. Jēzus svētē nevis baltās sienas, bet tavu sirdi. Tāpēc par uzticēšanos miesai Pāvils saka, es varēju. Man it kā bija atskaites, es varēju paļauties, ja? Godīgi sakot, es neesmu Pāvils, bet tā reāli pamērīsim, ja? Pamērīsim, cik daudz ar jums te var liks pārlekties, ja? Svētumā ar mani sacensties. Mana vecā māte bija viena no pirmajām pentekostēm austē. Kuram vēl 4. paudzē vecā māte bija pirmā pentekostē aucē? Zināja, ka būs klusums. Pēc tam viņas dēls, mans vecais tēvs, arī bija ticīgs cilvēks. Kasieris baznīcā, zin kā viņš naudu skaidīja? Tad, kad kasē bija 54 kapeikas, tad viņš piemeta klāt līdz pilnam rublim, vienmēr. Es ar savām acīm redzēju. Vienmēr tētis piemet līdz pilnam rublim. Tā tas bija. Man otrs vecais tēvs no tēva puses. Es tur esmu 3. paudzē. Saprot, šis bija mācītājs bīskaps, ja? Vecais tēvs pat esot cietumā pasēdējis, tā tēvs stāsta. Un man ir vienmēr grūti Krievijā, kad es klausos reizēm tie varoņi stāst. Es tur za Rodinu, za Vieru sēdēju cietumā. Man ir vecais tēvs, kurš nereizi man nav stāstījis, ka viņš sēdēja cietumā. Es pat neesmu dzirdējis liecību dievkalpojumā, neatceros, saprot, ka viņš būtu pielicis lielu ordeni, ja? Un tagad es no vienas puses 4. paudzē Pentekosts, ja? Pat māte nevar mani lekties, viņai nav vecā māte Pentekosti, saproti, man ir, ja? Tad es esmu vēl krūtāks, aleluja, es taču zināju, ja? Un tagad, sakiet, vai man nav iemesls lepoties? Esiet godīgi, āmen. Kas paļaujās uz miesu. Šeit daži paļaujās uz miesu. Es jūtu, ka daži paļaujās uz miesu, ja? Ir brīži, kad vajag klusēt, dēls. Īpaši, kad tēvs lielās. Starp citu, tā arī ir. Ikreiz, kad tu sāc paļauties uz miesu, vienmēr atrodās kāds, kurš uz miesu var paļauties vairāk. Amen. Laba zīme. Paldies, dēls. Pareizi. Amen. Bet es nevaru tikt debesīs tāpēc, ka man ir raduraksti, uz ko paļauties. Un es arī neienonākšu ellē tikai tāpēc, ka man visi būtu bijuši pagāni. Bet tāpēc, ka vienu dienu Jēzus man ir glābis, es eju uz debesīm. Un ja es nebūtu viņu atzinis, jeb kā Pāvils saka, viņš mani satvēris, es aizietu pazušanā. Atšķirību, redzi? Un trakākais ir tas, ko Pāvils saka, viņš saka, es vienreiz to atmetis. Es pie tā neatgriežos. Visu laiku tavā dzīvē. Tev ir tendence un vēlme celt uz vecajiem sasniegumiem. Es esmu to darījis, es esmu šito darījis, man bija tā, man bija šitā, es darīju vēl kaut kā. Necel uz to, kas ir bijis, cel uz to, kas ir Jēzus Kristus. Amen. Jo apstākļi, tie ir tikai miesīgas lietas, kas ir bijušas. Bet tu dzīvo nevis no vakardienas, šodienas vai rītdienas. Dzīvot vai mirt ir Kristus. Tūlīt tu baudīsi piemiņas mīlestību. Tu nevari baudīt kā balta siena. Tev ir vajadzīga tīra sirds. Amen. Tāpēc Pāvils saka, viņš varētu uzticēties miesai. Varētu, ja? Pāvils arī saka, viņš, es neesmu tik kruts kā Agris. Man nav tik daudz radu rakstu pareizi. Es vēl viens uz miesu paļaujās. Viņš bija no Izraēla, viņam pietiek. Izraēls nonāks ellē. Visi, kur nebūs jaunpiedzimuši ticībā uz Jēzu Kristu. Tāpēc es dīvaini skatos uz cilvēkiem, kuri mēģina pierādīt, ka viņi ir ebreji, lai būtu svētāki. Nav! Es vēl Pāvilu mēģināšu apdzīt. Nē, es nemēģināšu apdzīt. Es ākstos, piedodu viņu.
Tad viņš nākamais, ko viņš saka no 7. līdz 9. No 7. līdz 9. pantām viņš saka, starp citu ebrejiem būtu arī īpaši, es piekrītu. Bet no 7. līdz 9. pantām viņš runā par taisnību no ticības. Es to izlasīšu, skatieties. Bet kas man bija ieguvums? To es Kristu dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu. Viņš arī tagad, kad viņš kalpo, viņš saka, nē, es neatgriežos pie tā pakaļ. Salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis. Halleluja, paldies Dievam. Un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos viņā. Redzat? Un atrastos viņā, negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības. Taisnību no Dieva uz ticības pamata. Āmen. Cilvēki cenšas sakārtot ārējo vidi. Cilvēki cenšas izskatīties labi. Es skatos, kā mani mīļie draugi Pentekostu mācītāji. Baltās apkaklītes parādās, krusti uz vēdariem parādās. Es tagad saprotu, kāpēc viņiem daudziem ir tādi labi vēdari, ir ko krustu uzlikt virsū, zin kā. Arī svarīga lieta, zin kā, ja? Jo man kādreiz bija tādi draugi, labi paziņas, Meho studējā, viņi teica, agri īsti latviešu vecis ir vecis, ka viņš ienāk bārā, viņš alus kausu var uzlikt uz vēdera. Es tagad viņu neesmu redzējis, Moška viņam vairāk nav, bet tās bija viņa tāda pieeja, jā, viņš tā, un tad īsti mācītāji ir, kam riktīgs krusts, jo lielāks, jo labāks. Un es domāju, kāpēc? Kāpēc jūs garā iesākuši, miesā gribat pabeigt? Jo tās ir ārējas zīmes, kuras nedod neko. Tās ir ārējas zīmes, kuras nedod neko. Nē, viņas nav grēks, bet viņas liecina par tieksmi parādīt, kas es esmu ārēji. Viņas liecina par tieksmi, kas es esmu parādīt ārēji. Āmen. Diemžēl. Gūstot taisnību no ticības. Kāpēc Pāvilam ir tik svarīgi iegūt taisnību no ticības? Jo, skatieties 8. pantā, lai Kristu iegūtu, pēdējie vārdi 8. pantā, redzat? 8. pantā pēdējie vārdi, viņš saka, es gūstu savu taisnību no ticības, kāpēc? Lai Kristu iegūtu. Es nevaru iegūt Kristu, izdarot ārējus rituālus. Pat jaunpiedzimšana, skaties, Bībelē rakstīts, ja tu ar savu sirdi ticēsi un ar muti apliecināsi. Āmen. Tu būsi glābts. Jo ar sirds ticību panākama taisnība, ar mutes liecību pestīšana. Amen? Amen? Ko mēs cenšamies panākt no cilvēka? Tu zini, ka tev dzīvē ir plāns, Jēzus tev mīl. Dan saka, pirmo reizi dzirdu. Gribi būt glābts, pieņemt Jēzu. Viņš saka, tā kā varētu. Skaiti man līdz šo lūkšanu. Un viņš man skaita līdz. Un ja tu tagad tu esi glābts. Bībele saka, nē. Ja tu ar savu sirdi ticēsi un ar muti apliecināsi. Mēs pat jaunpiedzimšanā mēģinām no cilvēka izspiest ārēju zīmi, kaut gan iekšā, jo mēs nevaram izspiest. Viens otrs, kurš noskaita lūkšanu man pakaļ vai tev pakaļ, paliek glābts, jo viņam bija sirds ticība. Gadās. Un viens otrs noskaita un nekas nenotiek. Jo tu nevar izspiest sirds ticību no viņa. Vai ir jāiet jāliecina cilvēkiem, jā, ja viņš nezin, kā Dievu lūgt, vai viņam ir jāpamāc, protams, nav problēmas. Bet izspiežot ārēju rīcību, tu nevari izmainīt sirdi. Bet ja ārējā rīcība seko tam, kas ir bijis sirdī. Daži cilvēki saka, es noskaitīju un es nesaprotu, vai es ticēju vai neticēju. Ticība nevar saprast, viņa vai nu ir vai nu nav. Un reizēm cilvēks pats neapzinās, ka viņam ir ticība. Ticību nevar nosvērt, tāpēc reizēm viņš pat nepamanīja. Bet ja viņš izmainījās, tas nozīmē, ka viņš runāja un viņa sirds tur bija klāt. Jūta vai nejūta, saprata vai nesaprata, viņa sirds bija klāt. Tāpēc nevajag atrauties no lūkšanas, nevajag atrauties no tā, ka tu kādam pasaki priekšā. Bet tu nemāni cilvēku, tu nesaki, tāpēc, ka tu skaitīji, tāpēc, ka tu tici uz Jēzu Kristu, tu būsi glābts. Amen? Tu skaiti tāpēc, ka tu uzticies viņam. Tu skaiti tāpēc, ka tu gaidi no viņa. Amen? Nevis, ka es būtu viņu satvēris, bet viņš ir satvēris mani. Amen? Kristus ķērāja pulciņš, lai iet mājās. Man labāk patīk tas, kur ir Kristus noķertie. Lai atrastos Kristu,
lai atrastos Kristū 9. pantā, viņš saka, es gūstu savu taisnību no ticības, jo tas ir vienīgais veids, kā es varu dabūt Kristu. Amen. Jēzu Kristu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā. Amen. Kristu iegūst ticībā uz Jēzu Kristu. Kristu atrodās ticībā uz Jēzu Kristu. Amen. Ne visi, kas svētdienā ienāk baznīcā, ienāk Jēzu Kristu. Bet visi, kas tic uz Jēzu Kristu, ir Jēzu Kristu. Amen. 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 Lai atrastos Kristu. Lai atrastos Kristu. Es savu taisnību gūstu no ticības, apstults Pāvils saka. Es savu taisnību gūstu no ticības, Pāvils saka. Tas, lai atrastos Kristu, ir 9. pantā. 10. pantā viņš saka, lai atzītu Kristu. Lai atzītu, burtiski, lai zinātu, lai iepazītu. Ticība ir tas, kas atver manu sirdi, Jēzum Kristum. Ticība ir tas, kas man palīdz viņu izprast. Amen. Tāpēc reizēm, kad tu satiecies ar reliģiozu cilvēku, kurš ir tā nopūlējies par savu ārējo reliģisko identitāti vai veidu, tev ar viņu nav par ko runāt. Viņš neko citu nezina kā rituāls. Viņš tev citē kaut ko, bet Bībeli tu no viņa nedzirdēsi, jo tas nav viņā iekšā. Tas nav viņā iekšā. Ir cilvēki, kuri māca citiem ticību. Un kad es reizēm paklausos, kā viņi runā, kad es reizēm palasu, ko viņiem ir teikuši. Labi, ja es tur atrodu vienu Bībeles citādu. Labi, ja es atrodu vienu atsauci uz Bībeli. Visu zinu, Dieva vārds netiek pieminēts. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes. Lai atzītu Kristu, Un turpat 10. pāntā skatieties, lai atzītu augšām celšanās spēku. Lai atzītu augšām celšanās spēku. Apostuls Pāvils saka, viņš vienā no vēstulēm raksta, ja nemaldos, tāpat Efeziešiem viņš raksta, ka darbodamies mūsos tajā pašā vispēcības varenībā, kādu viņš parādīs Jēzu Kristu, to uzceldams no miroņiem. Tu nevari to ārēji paņemt. Tam ir jānāk tad, kad tu tici tam. Tu tici tam, ka viņš ir uzcēlies no miroņiem un dzīvs. Ka viņš nav teorija, ideja, ka viņš nav vēsturisks mīts, reāls dzīvs Dieva dēls. Nomirus Golgātas krusta miesā. Kāpēc miesā? Jo Bībele saka, ka viņš miesā uznesa grēku pie krusta. Amen? Jo Bībele saka, ka viņš miesā uznesa grēku pie krusta. Viņš uzcēlās no miroņiem, ēda medu un zivi. Es brīnos. Es ceru, ka man augšām celšanās kārtā nevajadzēs ēst medu ar zivi kopā. Vai varbūt tas ir garšīgi, es nezinu. Varbūt tas tāds ebrejniķis. Bet viņš ēda, amen? Viņš bija dzīvs. Un tad, kad viņš uzbrauca debesīs, tas, kura rētās toms lika savu pirkstu. Un Jēzus teica, esi ticīgs, neesi nedicīgs. Viņš pieskārās, viņš teica, es ticu. Viņš uzbrauca debesīs un večs skatās un apstājās eņģelis un saka, šis Jēzus, kur jūs redzējāt, uzbraucam debesīs, tāpat arī nāks. Es to nevaru loģiski izskaidrot, bet vienīgais veids, kā es pie tā varu pieķerties, ir ticībā uz Jēzu Kristu, ka viņš fiziski nomira uz Golgātas krusta. Viņš samaksāja par taviem un maniem grēkiem, un vienu dienu viņa kāja nolaidīsies uz Eļas kalnu, kā Bībele to ir apsolījusi. Amen? Un kājas viņam ir smagas, jo Bībele saka, Eļas kalns pāršķelsies. Amen? Es to nevaru savādāk paņemt, tam nav loģiski izskaidrojuma. Bet Bībele saka, vienreiz laiku beigās viņš ir upurēts daudzu grēkus atņemt. Es nevaru to izskaidrot, bet Bībele to apgalvo, ka tā tas ir. Un es nevaru to ārēji nokārtot, es varu to vienkārši sakārtot savā sirdī, bet patiesībā nevis es, bet viņš, jo viņš ir tas, kas satver. Un zini, kāpēc šie cilvēki ir krusta ienaidnieki? Jo tad, kad Kristus viņus ir satvēris, viņi joprojām ķerās pie saviem sasniegumiem. Es esmu apgraizīts. Mana ome 66. pakāpē bija Pentekosts. Es jau jūsējais, jo man vecais tēvs bija ticīgs. Ja tu neesi piedzimis no augšienes, caur Dieva svēto garu, tu aizies uz elli, kur nebūs ne tava ome, ne tavs vecais tēvs, ne tavu vecāki. Uz kuriem tu atsaucies?
Āmen. Mācītāji, kā tā var teikt? Es neko nevaru teikt. Bībelē rakstīts, grēka alga ir nāve. Āmen. Bet zini, kas vēl Bībelē rakstīts? Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu. Viņš mūs taisno bez nopelna, sagādādams pestīšanu Jēzu Kristu. Bībele saka, ja tavi grēki ir sarkani kā asins, tie paliks balti kā sniegs. Amen. Bībele saka, viņš daudzus bērnus ved mūžībā un godībā. Jēzu Kristu, kad viņš staigāja pa zemes virs, sauc par grēcinieku un muitinieku draugu. Jo tie cilvēki laikam redzēja, no kurienes nāk glābšana, no kurienes nāk piedošana. Amen. Lai atzītu augšām celšanās spēku. Un tad vēl ticībā notiek viena lieta. 10. pantā rakstīts, lai atzītu ciešanas sadraudzību. Lai atzītu ciešanas sadraudzību. Jūs kādreiz esat āmuru rokās turējuši? Ir gadījies? Es neprasīšu, vai trāpījāt pa pirkstu. Ja kas ir turējis āmuru rokās, gan jau, ka ir drusiņ pa pirkstu ar trāpījis. Tas gan arī tā kā ir likums klāt pierakstīts. Ja ir rokās āmurs, viņam jātrāp pa pirkstu. Tas ir tā kā, es nezinu, āmuros tas ir iekodēts iekšā laikām, ierakstīt virziens pa pirkstu. Jums kādreiz ir trāpījies kaut kur, pie baltas sienas, tik pie apmetuma, vēl kaut kur ir gadījies, jā? Man ir gadījies. Mēs ar sievu vienreiz apmetumu daudzījām nost, tik daudz nodaudzījām, ak šausmas. Ja? Bet es nevaru izsist ar āmuru gaisu no tās telpas. Es varu apmetumu nodaudzīt. Es varu ārējās sienas salauzt atkarībā no tā, kādas viņas ir. Bet es nevaru gaisu izsist. Ciešanas sadraudzība nozīmē. Ko tas nozīmē? Tie, kas paļaujās uz ārējo, kad nāk bēdas un grūtības. Kad nāk bēdas un grūtības, viņi sadrūp. Viņi sadrūp, jo bēdas un grūtības to arī dara. Viņas sagrauj tavu ārējo čaulu. Tie, kas paļaujās uz saviem nopelniem, viņi nevar pastāvēt, kad nāk bēdas un grūtības. Tie, kuri savu taisnību gūst no ticības, nav tādas bēdas un grūtības, kas varētu to dzīvību, kas ir viņos, no viņiem aizdzīt projām. Apostols Pāvils vēstulē korintiešiem saka, viņš saka, sadragāti, satriekti, viņš saka, bet mēs neesam iznīcināti. Turam māla traukos šo bagāto vērtību. Tā kā pēdējie, tā kā samīti, tā kā nicināmi, bet tomēr viņš saka, mēs visā parādamies kā uzvarētāji. Viņš saka, esmu mācījies savā kunga, mums patīk citēt, ar to kungu es spēju visu, amen? Patīk citēt, bet zini, kas tur pirms tam ir rakstīts? Es protu būt izsalcis, protu būt nabags, protu būt bagāts, protu būt tāds un protu būt šidāts. Un ciešanās un grūtībās, un pēc tam viņš saka, es ar savu kungu spēju visu. Tu nekad nespēsi ar savu kungu neko vairāk. Ja tu nebūsi ļāvis tavai taisnībai balstīties ticībā uz Jēzu Kristu. Kamēr tu palsini sienas, vienu dienu viņas tev noplēsīs. Vienu dienu tevi noplēsīs. Amen? Vienu dienu viņš noplēsīs. Sēž. Cepure galvā. Drēbes mugurā. Beņķis liels, varbūt pat no akmens izcirsts. Apsēdies. Nav, kur man apsēsties. Žēl. Kas mums tā pa draudzi? Kāpēc mācītājiem nav apzeltīts krēsls ar sarkanu samtu un barhatu un kāju paliknis? Tas joks, neuztveriet nopietni. Sēž viens. Kad es jokoju, tā kā es redzu, kad zāle sāk gulēt. Sēž viens. Un Pāvilu atveduši. Man liekas, tas bija Pāvils. Un kā viņš saka, tu nobalsinātā siena, sēdi mani tiesāt pēc bauslības, bet patiesībā pret likumu. Saproti? Ārēji. Fenomenāli. Viss ir. Tu nobalsinātā siena. Un viss. Un viss. Un viss. Iedomājies, ieiet vēsturē, kā baltai sienai. Atnāk pie Jēzus Kristus, farizējs, saduķēji.
izcils personības, visi tauti, ka ierauga viņus, bučo zem, ka viņi iet garām. Entajās paaudzēs izcili cilvēki. Jēzus saka, jūs kapi, pilni miroņu kauliem. Ārēji jūs esat nobalsināti, bet iekšā jūs esat pilni miroņu kauliem. Puikām neaiziet. Viņi saka, varbūt Jēzus kļūdījās, īsti nesaredzēja cauri. Uzliekām vairāk špahteli virsū, lai izstās labāk. Es, kad piemiņu špahteles, reiz atceros krievu humoristu, kurš stāstīja par joku, par diskotēkām. Viņš saka, kā tagad precās, tumsās apazinās disenē. Viņš saka, no rīta pamožās, jau aprecējies, a viņam viņš saka, špahļokus sņilā, он на неё посмотрел, побежал вешаться. Cilvēkiem neskāpēc liekas, ka viņi var nošpahtelēties arī Dievam. Farizēji un saduķeji sašpahtelējušies nāk apakaļ un saka, klausies, ko tagad tu teiksi? Cik tagad jums pateikšu tieši, jūs esat no savu tēvu vēlna. Dievs redz cauri tavai špahtelē. Viņu špahtele neņem. Nāk bēdas un grūtības un špahtele lido nost. Vecajiem žiguļiem bija niķis, kad ielika bedrē locījās lanžerons. Priekšā pie motora telpā tāds bija pie spārna. Un tā kā apstījās uz spārnu no augšu, viņš tāds. Un tā, ko veči darīja, taisno lanžeronu stiprinājām arī špahtelē pa virsu. Kad ielika otrais bedrē kārtīgi. Špahtele leca nost. Špahtele gāja pa gaisu. Špahtele gāja pa gaisu un visi redzēja. Nešpahtelē sevi. Ja Kristus tev ir satvēris, turies pie Kristus. Pasaulē tev būs bēdas, bet ja turēsies pie Kristus, neviens neizdzīs tavu dzīvību no tevis ārā. Viņš neatņems tev to. Viņš neatņems tev to. Viņš neatņems tev to, lai arī kā viņš gribētu. Kāpēc apstults Pāvils ticēdams, gūdams savu taisnību no ticības, lai Kristu iegūtu, lai atrastos Kristu, lai atzītu Kristu, lai atzītu Kristus augšām celšanās spēku, Kristus ciešanas sadraudzību. Kāpēc viņš saka? Jo es gribu, jo es tiecos, jo es gribu, jo es tiecos. Un šeit ir tas, kas atšķir cilvēkus, kuri meklē atzinību, kuri mēģina kaut kā sevi apsmērēt no tiem, kas seko Jēzum Kristum, kurus Kristus ir satvēris. Tāpēc, ka Kristus man ir satvēris, viņš saka, es gribu sasniegt augšām celšanos no miroņiem. 11. pantā skaties. Es gribu sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Skaties 11. pantā. Cerībās sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Cerībās sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Viņš saka, es pēc tā dzenos. Es gribu, iemesls ir viens, es gribu dzīvot mūžīgi. Es gribu būt kopā ar Dievu. Amen? Paskatieties 14. pantu. Otrs iemesls, kāpēc viņš turpina palikt ticībā. Kā viņš dzīvo. Es dzenos pretī mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristū. Jēzu. Kristū Jēzu. 15. pants. Visi, kas esam pilnīgi, turēsim tādas domas. Un ja kādam ir citas domas, tad Dievs to mainīs. Un es jums iesākumā teicu, ka mūs atšķir mērķi. Mums atšķir mērķi. Jēzus tiem pašiem farizējiem saduķējiem teica, vai jums, jo jums visi saka glājumus. Tā viņš saka, jā? Viņš saka, vai jums, jūs taisat garas lūkšanu jostas un lūdzat uz katra stūra. Viņš saka, bet jūs atstājāt bauslībā to, kas ir vajadzīgs. Viņš saka, jūs dodat pat 10. no dillēm un mētrām. Kāds ir mēģinājis dot 10. tiesu no dillēm? Tev pavasarītlās dillītes izaugs. Esat mēģinājuši. Diez vai jūs atradīsiet tik labus svarus un cik jums daudz vajag, lai atsvērtu 10. tiesu reāli, zin kā. Un tad, ja jūs vēl sverat visu dilli ar sakni kopā, un tad vēl, viņš saka, bet jūs atstājāt svarīgāko taisnību un žēlstību. Viņš saka, jūs atstājāt svarīgāko taisnību un žēlstību. Viņš saka, jā, 10. tiesu vajadzēja dot, jūs atstājāt svarīgāko. Un tad ir atšķirības, skaties. Mēs tūlītās izstiepsim roku un baudīsim piemiņas mīlestību. Ārējai mēs rādīsim, ka mēs esam gūši savu taisnību ticībā uz Jēzu Kristu. Ārējai mēs rādīsim, ka mēs esam kopā ar Jēzu Kristu, mēs esam viņa draudze.
Visi, kas ir ticībā uz Jēzu Kristu taisnoti, kas pieder Jēzum Kristum, kas ir jaunpiedzimuši viņa bērni, tā ir normāla rīcība, tā ir pareiza rīcība, bet tad es domāju par to, kas notiek, ja kaut kur ceļa posmā apostols Pāvils saka, es negribu arī no tā atteikties. Es tā iesāku glābšanu iegūt ticībā, un es arī uz tā stāvu, ka es tieku taisnots ticībā, tas nav no manis, tā ir Dieva dāvana, un es dzenos. Jo Kristus man ir satvēris, un tāpēc, ka viņš man ir satvēris, es dzenos. Tas burtiski tā kā nozīmē, es esmu iemīlējies viņā, un es skrienu viņam pakaļ. Es gribu būt mūžīgā dzīvībā glābts un augšām cēlies. Man vajag tās balvas, kas ir debesīs. Zināt, kādas balvas meklē tie, kas taisa špahteli? Tās balvas, kas ir uz zemes. Tās balvas, kas ir uz zemes. Es esmu no farizējiem. Man ir 6 bībeles skola izglītība. Mēs esam ļoti īpaši garīgi cilvēki. Mums tāds svaidījums. Es tevi satikšu augšā? Ja nē, tev nav svaidījums. Ja nē, tev nav svaidījums. Ja tu nedzenies pēc tā, kas ir augšā, tu nedzenies nekur. Tu ej bojā. Mēs lūksim Dievu, mīļie cilvēki. Tur tālāk šajā nodaļā no 15. panta līdz pat galam. No 15. panta līdz pat galam apostols Pāvils uzmundrina draudzi. Viņš saka, visi, kas esam pilnīgi, turēsim tādas domas. Ja ir citas domas, Dievs to atklās. Tikai to, ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies. Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei. Raugieties uz tiem, kas tā dzīvo. Ir daudzi, kas tā nedzīvo, par kuriem daudzkārt esmu sacījis, un tagad raudādam saku, tie ir Kristus krusta ienaidnieki. Viņu gals ir pazušana. Viņu Dievs ir vēders. Kauns viņiem ir gods, prāts vērsts uz zemes lietām. Bet tava piederība ir debesīs. Mēs baudīsim piemiņas mīlestību, mīļie cilvēki. Tas norāda, ka mēs piederam tam, ko mēs ēdam. Mēs piederam Jēzum Kristum. Mēs baudam viņa miesu un asins, uzņemot viņa vārdu. Mēs baudam šo maizi. Ja es teicu, šī maize ir mana miesa, kas par jums top dot. Šis skaus, ko jūs zerat, ir jaunā darība manās asinīs. Cik kārt jūs no šīs maizes ēdat, no šī kauza zerat pieminietā kunga nāvu tiekams viņš nāk. Visu dzīvi tev būs kārdinājums savu glābšanu balstīt uz nobalsinātām sienām. Visu laiku ir kārdinājums. Redzi, tev taču ir. Redzi, tu esi labāks nekā viņi. Nekad neļauj vēlnam sev piemānīt. Nekad nemēģini pucēt ārpusi. Jo iekšpusi ir tā, no kurienes rosās dzīvība. Dzirdi mani? Iekšpusi ir tā, no kurienes rosās dzīvība. Nesakiet, kā Agris teica, ka nav jāpusē ārpus un ka jūs šodien neiesiet dušā. Ne par to ārpus es runāju. Ne par to ārpus es runāju. Amen. Ne par to ārpus es runāju. Ejiet dušā kaut vai 5 reizes dienā, lai Dievs jūs svētī. Bet ja sirds paliek nešķīsta Dievu priekšā, nekādā ārēja izrādīšanās to nevar paslēpt. Amen. Bībelē rakstīts, ka uguns pārbaudīs. Špahtele uguni netur. Jēzus ir uguns. Viņš nav iebiedējams ne ar uguni, ne ar ko. Dzīvība, lai mājo tevī. Mēs baudīsim piemiņas mīlestību, mīļie cilvēki, bet es gribētu jums kopā pielūgt Dievu. Un es gribētu, lai jūs paprasat Dievam, ka svētais gars tavs mērķis vienmēr koriģē. Te arī tai nodaļā rakstīts, ka viņš tiks galā. Viņš tiks galā. Un es gribētu, lai tu skaties uz sevi kā uz taisnot ticībā. Lai tu zinātu, ka tas nav no tevis, tā ir Dieva dāvana. Nesaka, ka tu esi baigs atvēris Kristu, bet priecājies, ka viņš ir noķēris tevi. Ka viņš ir noķēris tevi. Bībelē nav rakstīts, pagāns ir nācis meklēt un atrast glābēju. Bībelē rakstīts, cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Āmen. Āmen. Un tad, kad viņš tev ir satvēris, ej viņam pakaļ. Ej viņam pakaļ. Tam, ko viņš tev ir sagatavojis. Tava dzīve mainīsies. Cilvēku dzīves mainīsies. Tu iegūsi mieru savā sirdī. Un tu būsi glābts uz mūžību un mūžību un mūžību. Tēvs, tev pateicos, Dievs. Kungs, nav nopelna, ar ko es varu ieiet debesīs. Bet ir krusts.
Un Jēzus Kristus, kas samaksāja par mani un par tevi. Ļauj, lai Dieva spēks burtiski šo zīmi iespiež tavā sirdī. Lai tavs gars, miesa un dvēseli pilnīgi šķīstīti un svēti. Vienu dienu atrautos no šīs zemes un tu lidot viņam pretī. Netiecies pēc zemes lietām. Nē, tev drīkst būt karjera. Jā, tev drīkst būt mērķi. Tu drīkst veidot ģimeni, tu vari ilgoties pēc bērniem, tu vari celt mājas un pirkt mašīnas. Bet nedzīvo tam. Tavas ilgas, lai ir pēc debesīm, pēc mūžības. Redzi, es atkārtošu jums rakstus. Redzi, es nāku drīz. Mana alga līdz ar mani. Atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Tiesas stunda nāk ar uguni. Tā pārbaudīs ikvienu. Pārbaudiet, vai jūs stāvat patiesībā. Pārbaudiet savus sirdis. Nepieņemiet godu un atzinību no citiem, jo viņi nezina, kā tevi vērtēt. Es sveru un vērtēju sirdis. Ārējais vērtējums nav nepatīkams. Viņš glaimo. Bet es nevērtēju ārēji, saka tas kungs. Sirdi es esmu sev izraudzējies. Debes Tēvs, tev pateicos par tavu vārdu, par tavu atgādinājumu, mans Dievs. Halleluja, Dievs. Es atgādināšu vēl vienu rakstu vietu. Šķīstiet sirdis. Šķīstiet sirdis. Nemazgājiet rokas, šķīstiet sirdis. Debes Tēvs, tev svētīt tev var no vārdu, mans Dievs. Tauta, tas ir ļoti nopietni. Es sludinot nezināju, cik tas ir nopietni. Es tagad iekšēji jūtos, ka tas ir ļoti nopietni. Ļoti nopietni. Nē, tas nav aicinājums iet klosterī. Nē, tas nav aicinājums atteikties no ģimenes dzīves. Tas nav aicinājums atteikties no darba, no karjeras, no sasniegumiem, no mērķiem. Nē, tie visi būtu ārēji, fiziski kaut kādi soļi. Reizēm kaut kas ir jāmaina dzīvē, ja tu esi pieķēries, iemīlējies un apjutis. Tava vienīgā pieķeršanās, tava dzīves mīlestība, ilgas un mērķi, lai ir kungs Jēzus Kristus. Neļauj nekam novirzīt tevi no mērķa. Es teikšu vēlreiz, es nāku drīz, redz, es nāku drīz un man alga līdz ar mani. Atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Tēvs, halleluja, Dievs. Jūs gribat zināt, par kādiem darbiem iet runa? Mācekļi, kad prasīja Jēzum Kristum, Jēzus teica, tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš ir sūtījis. Tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš ir sūtījis. Halleluja, ticība ir tas, ko Dievs no tevis sagaida. Ticība glābšanai uz Jēzu Kristu, caur Jēzu Kristu, lai Kristu ieguvuši sakņotos viņā, pieaugtu viņā. Patiešām savu taisnību negūdam no bauslības darbiem, bet ticībā uz Jēzu Kristu. Tēvs, tev pateicos, es svētīju tev no vārdu, Dievs. Halleluja, kungs.